Sveiki! Parunāsim par mugurkaula stieņiem, jeb implantiem, jeb mugurkaula fiksācijas sistēmām. Tātad mugurkaula fiksācijas sistēma sastāv no skrūvēm, stienīšiem un priekšējā implantā, kuru mērķis ir saskrūvēt divus mugurkaula skriemeļus savā starpā. Rezultātā šie divi skriemeļi zaudē kustīgumu viens attiecībā pret otru, faktiski kļūstot nekustīgi. Un no tā izriet arī šo stieņu funkciju un izdarīšanas nepieciešamība. Tātad mēs fiksējam mugurkaula skriemeļus tādos gadījumos, kad šis kustīgums starp diviem skriemeļiem ir pārlieku liels un izraisa sāpes. Tātad, kad ir cilvēkam nestabilitāte, jeb palielināts kustīgums starp diviem blakus esošiem skriemeļiem, un tas var izraisīt sāpes. Tādos gadījumos mēs pielietojam stieņus. Citos gadījumos mēs no stieņiem izvairamies. Protams, neiet runa par traumu, onkoloģiju. Tur ir pilnīgi cits stāsts, tur stieņiem ir daudz lielāka vieta.